Vai Latvijā būtu jāsamazina koku ciršanas vecums? Šī 26 gadus vecā bērza plantācija apliecina, ka izmantojot selekcionētus stādus, piemērot augsni un kvalitīvu kopšanu, koki mūsdienās aug neticami ātri. Tas pats bērs, ko mēs Latvijā audzējam koku audzētavās un stādam mežā, tāds pats jau arī iestādīts ir šeit. Augsne, labi, šeit ir zemgalē, varbūt bagātāka augsne, jā, piekrītu. Bet tādā labā vērī damaksnī mežā, arī tas bērs var augt tikpat labi. Te ir svarīgi jautājums saulēcīgas kopšanas, un viņš to var izdarīt. Faktiski viņu var izaudzēt 50 gados pilnīgi noteikti, 40, domāju, arī var izaudzēt. Jā, var izaudzēt, bet izmantot nedrīkst. Ja salīdzina ar citām valstīm, it īpaši Skandināvijas valstīm, Latvijas meža īpašnieki tiek nostādīti nevienlīdzīgā situācijā. Atceros kādreiz somu kolēģis, kad viņam uzdeva par šo pašu jautājumu faktiski, vai viņam nebiedē tas, ka privāti īpašnieki to mežu nocirtīs. Tādā lēnā ziemeļnieku mierā teica, bet mēs pieņemam, ka meža īpašnieks sev pāri nedarīs. Latvijā tieši tāpat. Ja tu esi kā īpašnieks ieguldījis kaut kāds līdzekļus un sasniedzis to vēlamo, atdevi, un tev saka, nē, gaida vēl tagad. Bet Latvijas meža īpašnieki gaida, lai gan koks pats labāks nepaliek, un pieaug risks, ka to bojās kaitēkļi, trupe vai vējgāzes. Neviens koks mežā nedzīvo mūžīgi, un arī bērzam tas mūžs varbūt ir pie 90 gadi, kaut kur sākās tā atnešana, teiksim, tad kāda vajadzība tagad, tāpat viņš kaut kad kritīs. Tad labāk nozāģi ātrāk, stādi nākošo mežu, un tev labāka ekonomika. Klimatu pārmaiņu ietekme ir acīm redzama. Kopš 2021. gada bojātās koksnes apjoms, ko nocērt sanitārijās cirtēs, ir pieaudzis gandrīz 5 reizes. Tā vērtīgais Latvijas zāģbaļķis pārtop par malku, novecojušu ciršanas vecuma noteikumu dēļ.